Cilvēki man dēvē par Arturu Laimīgo. Es esmu smiekla jogas pamatlicējs Latvijā, psihologs un jurists. Arturs Laimīgais par smieklu jogu pirmo reizi uzzinājis pirms 2 gadiem. Un, lai arī cik smieklīgi no malas tas neizskatītos, smieklu terapijai piemīt dziedinošs spēks. Smejoties tiek izelpots vecais gaiss un plaušas piepildītas ar skābekli. 2 galvenie labumi. Pirmkārt, veselība. Uzlabojās strauji, jo tev tiek pabaros tā šūnas, viss organisms ar skābekli. Un otrkārt, laimes hormoni izdalās. Un arī imunitāte nostiprinās. Un tas ir fantastiski, ka tu tādā vienkāršā veidā vari un ātri to izdarīt. Arturs pats novadījis jau vairāk nekā 300 jogas nodarbības, pat filmējies BBC televīzijas raidījumā. Sauc tos par apzinātiem smiekliem, jo tie tiek radīti ar speciālu vingrinājumu palīdzību. Mums ir rotaļīgie, āpošanas un kardio vingrinājumi. Dažādi veidi. Mēs sāksim ar rotaļīgiem. Izdoties, ka jums ir 2 glāzes un jūs liet kokteili no smiekliem. 1 glāzes uz otru ar skaņu hā, hā. Jūs tā kā samājasat. Tad jūs dzerat un smieļat. Kad izdzerta kārtīga deva smieklu kokteļa, laiks nopietnākiem vingrinājumiem, kuros roku rokā jādarbojas visiem nodarbībā esošajiem. 2, 3, aiziet. Neviens pat necenšas noliegt, ka galvenokārt smejamies no sirds, jo kāds grupiņā smejas skaļāk par citiem, vai arī pildot vingrinājumus notiek dažādi starpgadījumi. Līdz beidzot visi dalībnieki vairs nevar rimties un smieklus nebūt nav jārada mākslīgi. Interesantākais, ka tas notiek tad, kad vienkārši esam horizontālā stāvoklī. Kā pierādās, nav pat fiziski jāpiedalās nodarbībā, jo smieklus valdīt nespēja arī beztabū operators. Pēc kāda laiciņa, kad burtiski ķermenis jau sāp no smiešanās, Arturs rāda nomierinošus vingrinājumus. Pirmkārt, es laikam varu pateikt, ka smieties tik ilgi nav nemaz tik viegli. Tīri tā, ka mazliet ir grūti, vai ne? Jā, jo mūs viņi nav pieraduši tam sejas un vēdera. Un otrkārt, man laikam jāsaka paldies Viktoram, jo man šeit es smējos, bet es dzirdēju, kā viņš smējās visu laiku. Aplausi Viktoram! Bet man liekas, tas varētu būt atkarīgs no tā, kā citi smejas. Es nezinu, kā jums bija, kas jums radīja tos smieklus tieši varbūt? Praktiski lipīgi. Man kolēģi radīja, viņi tā tirināja vēderu, kad es pilnīgi, tas ir viens tāds, kopīgā tādā smieklā. Nogurums, atslābums, laikam tā jau ir jābūt, un es domāju, ka tas ļoti lielu darbu dara un dziedina cilvēku. Nodarbībā piedalās arī kāda zobārste, kura smieklu terapijai saskata praktisku pielietojumu profesionālajā jomā. Šī metode ir zinātniski pamatota. Un tas bija viens variants, kā es meklēju, piemēram, kā atbrīvot savus pacientus, jo visi nāks ar sažmiegtiem zobiem, sāpošām galvām. Un viss tas, arī tie pacienti atnāk pie maniem, un šitas ir kolosālākais veids, kā viņiem palīdzēt, jo nevienmēr to zobi sāp, tāpēc, ka tur ir problēma. Problēma ir mugurās, problēma mūsu stresā. Amerikas Savienotajās valstīs smieklu joga tiek pielietota pat, lai ārstētu vēža slimniekus. Bet Arturs Laimīgais rosina negaidīt, līdz jūs piemeklē kāda nelaime, bet ar smieklu kokteili sākt katru dienu. Baiba Runci, Dzintars Rudzītis, bez tabū.